Pirmdienā rudzuskūla, otrdien bīdelēja, trešdien maizīt žūrēja, ceturtdien beķerēja, piekdien cepli kurināja, sestdien cepli izslaucīja, svētdien bērni baznīcā, silta maize kulītē. Maize noteikti garšīgāka, kad ir tā teikt cepta īstā ar malku kurinātā krāsnī, un senos laikos, kad termometri vēl nebija izdomāti, tad saimnieces krāsnes karstumu pārbaudīja tajā iebarot saujiņu miltu. Ja milti sadega lēni un nedaudz apbrūnējot, tad krāsnes bija gatava maizes cepšanai. Abrā vispirms tiek iebērti milti, ķimenes, un tad ūdens virstošā temperatūrā, tas nozīmē, ka tas nav uzvārījies, bet ar maziem burbulīšiem pārklāts, tiek ieliets abrā. Tā mēs iegūstam maizes putru. Un tad mīkla tiek atstāta atdzesēties. Pēc katras maizes cepšanas man paliek viens mīklas pikuts pāri, kas noder nākamā cepiena gatavošanai. Es viņu atdzīvinu, pāris stundas paturu istabas temperatūrā un tad pievienoju maizes putrai. Un, kad tas ir izdarīts, tad mēs ieraugu noliekam atdzesēties un uzrūgt uz 8 stundām. Kad mīkla ir ierūgusi, tad viņa reizēm ar manīm runājās, jo uz augšu paceļās smalki burbulīši. Lūk, par to, kā jājūtās saimniecei mīcot mīklu, vai kas viņai ir jādara, ticējumi ir ļoti dažādi. Citi saka, ka viņai ir jābučojās pāri abrai, citi saka, ka jādusmojās. Es parasti vienkārši labā noskaņojumā to maizi samītu. Stūrīšas kārtīgi pārbaudu, lai tur nepaliek kaut kādi neizmīcītie milti. Parasti cenšos mīcīt tā kā to sauc pa saulē. Šādi te kā pulkstenis iet. Šī skaņa nozīmē, ka mīkla nāk jau tuvu gatavībai. Un arī rokas paliek tīrākas. Visu viņu samīļosim no visām pusēm. Saka, ka maize ir jāmīc tik ilgi, kamēr tā sāk atlikt no rokām. Reizēm arī to apzīmē kā maizes purkšķēšanu. Kad mīkla ir gatava, tad tā ir jāsakārto, lai glīti izskatās un labi rūkst. Kad virspuse ir skaista goda, tad es savai mīklai virsū valku māras krustu. Rūksti man maizīte, lai pietiek ceļa gājējam, nabagam, bērniņam un man pašam. Maize tiek cepta uz kļavu lapām, un tieši kļavu lapas tiek izvēlētas tāpēc, ka tās ir Latvijā lielākās lapas. Mūsdienās mēs izmantojam cepam papīru, bet senākos laikos izmantoja kļavu lapas. Un, kad krāsnes ir izkūrusies, es izgrābu jogles un izslauku to ar bērzu slotiņu. Un, kad mīkla ir uzrūgusi, tad mēs to dalām kukulīšos un liekam uz pannām cepties.
Un, kad maizes kukulīši ir saveidoti, pārpalikusajā mīkla tiek savēlta kukulītī un atstāta cepšanai nākošajai reizei. Kukulīt, es te veidīšu. Kad maizīte gatava, pa to ir jāpaklaudzina, lai dzirdētu, kā tā skan. Ja skaņa ir tukša, tad maize ir gatava.